Tas ir vienkārši, jūs redzējāt to video, kur tai baznīcā tām plikajām pēcpusēm bija cilvēki un lūdz Dievu. Un vienu aiz kājas ar pliku pēcpus vilka ārā. Nu, pasaka, kam mēs reāli ticam? Reāli kam? Kā? Nu, es vienkārši apstulbu. Vai tiešām baznīca tiek pārvērsta par kaut ko? Es reāli biju šokā. Tup uz ceļiem, aplikām pēcpusēm, klanās tur kaut ko, un tad vienu aiz kājas apliku vēl kārā no tās baznīcas. Es nesaprotu, par ko pārvēršās pasaule. Kas notiek? Reāļna. Es saprotu, es arī ticu kaut kam augstākam, vienalga, kur es varu atrasties, kādā pozā, kādā izskatā, bet baznīcā, kur iet cilvēki, tiešām tie, kas tic kaut kam augstākam, vai tiešām baznīca ir jāpārvērš par kaut ko tik perversu, kaut ko tik briesmīgu. Es reāli nezinu vairs, ko sagaidīt no šīs pasaules. Man likās, ka es esmu visu redzējis, bet tagad es toču nesu visu redzējusi. Kā var baznīcā vienkārši kaut ko tādu piekopt? Un es reāli nevarēju iebraukt, kāpēc viņi tur sēž visi kaili. Un tad tie kankari iet uz visām pusēm un tās neskūtās vāvas tur pa gaisu lido. Es biju mēma, kurš vēl redzēja šo video? Kāpēc baznīcā aplikām pēcpusēm vārtās? Kas tas tāds bija?